Čau visiem! Čau visiem! Kā jau jūs ziniet, katru reizi, kā parādās kaut kādas jaunas iespējas, kaut kas jauns, kā nopelnīt, uzreiz mēs ar mūsu komunu dalāmies, neko neslēpjam un rādam, ko mēs darām. Un beidzot ir parādījusies kaut kāda ļoti labs veids, kur nopelnīt ar potenciāli ļoti mazu risku, ar ko tūlīt arī padalīsies Artūrs. Jā, tieši tā. Mums jau ir gatavs posts, pirmkārt mūsu kanālā, tur viss ir aprakstīts, un par ko mēs šodien runāsim, tas ir Almanac, tāda, var pateikt, jauna platforma, kā optimizēt jūsu stratēģiju DeFi ar AI agentiem. Viss ļoti interesanti un izklausās ne tik vienkārši, bet patiesībā viss ir pavisam vienkārši, un mēs varam pelnīt ne tikai kaut kādu tur peļņu uz stablecoiniem, bet arī pat ne potenciālu, bet jau garantētu airdropu pagaidām pointos, bet drīz viņiem būs savs tokens septembrī vai oktobrī, un tad mēs konvertēsim mūsu pointus uzreiz uz tokenu. Un tad pirmkārt par platformu, kas tas ir un vai tas ir legit. Kur ir ICO lapa, kriptoranka, tikko viņiem bija arī ICO token sale, jā, tur, kur visi varēja piedalīties un paņemt tokenu par fiksēto cenu. Legion platformā visa info bija pieejama mūsu privātajā grupā, bet, jā, šodien laikam, vakardien bija pēdējā diena piedalīties, un tagad vēl mēs joprojām varam piedalīties paša platformā. Kur vēl viņiem bija funding round no Tier 1 un Tier 2 fondiem. Viņi pacēla vairāk nekā $8 miljonu ar investīcijām, tā kā viss legit. Kriptorank lapa viss ir redzams. Un jā, tad varam arī uzreiz iet uz pašu Almanac platformu. Jā, tā izskatās. Varbūt kā jāstrādāt, kas ir nepieciešams un ko mums jādara, lai pievienotos šim. Jā, pirmkārt ar mūsu linku, tad mūsu postā, Telegram kanālā ir links, kur jūs dabūsiet vēl papildus boostu uz šiem pointiem. Plus 25% būs boost uz jūsu pointiem. Tā kā uzreiz ar šo linku un atversies uzreiz galvenā lapā ar divām iespējām. Tad viss pavisam vienkārši, tikai divas iespējas. Pirmais ar USDC, otrais ar USDT. Viss notiek tikai Ethereum tīklā. Kas jādara, jāizvēlas pirmais USDC vai USDT. Šeit mēs redzam uzreiz API, tas ir gada procents, kopā ar pointiem. Pointi skaitās tokena novērtējumā 90 miljoni. Un pēdējais rauns bija tieši pa 90 miljoni. Tā kā šeit potenciāli var būt pat X2, X3 vai X4 pavisam vienkārši. Teiksim tā, līdz pat X10 tas ir iespējams. Bet mēs skaitām tā pilnīgi konservatīvi pa 90 miljoniem fully diluted market cap. Tāds neliels vērtējums projektam. Un skatāmies, tā kā USDT ir vairāk API, jo tas ir jaunais pools. Pirmais bija tikai USDC, tagad vēl USDT. To var redzēt pēc TVL, Total Value Lock. Pirmajā poolā jau ir investēti gandrīz 33 miljoni, un otrajā tikai 4 miljoni. Tā kā, un šeit mēs uzreiz redzam API, kā dalās. Pirmkārt, API uz jūsu stablecoiniem, tā ir tīrā peļņa ar stablecoiniem. Tā kā 15% uz dolāru, tas ir jau diezgan labi. Un pēc tam es rādīšu, no kurienes arī ņemts
viņi ņem šo peļņu un tā tālāk. Un otrais galvenais, X2 ir 30% uz šie Almanac points, un jā, šeit arī rakstīts, ka pēc 90 miljoniem fully diluted market cap skaitās, tā kā šeit var potenciāli būt krietni vairāk, un šeit ir pat kalkulators, kur jūs varat saskaitīt, piemēram, ja tur būs, mēs pat varam uztaisīt tā, ka, 90 miljoni pēc pēdējā novērtējumā. Un TVL tad 5 miljoni. Tā, 3. Tā, un cik jūs ieguldīsiet, nezinu, 1000. Tad gadā var saņemt, tā, ja es visu pareizi saskaitīju, 90. Jā, ir pareizi. Jā, viss pareizi. Jā, un kurant, jā, 5 miljoni, jā, turpat ir 4 miljoni. Jā, tā kā visu var saskaitīt, un ja mēs ieliksim, piemēram, fully diluted no kāda cita projekta, no pēdējiem tāds projekts ar AI agentiem, ar valtiem un tā tālāk, saucās Giza. Man ļoti patīk šis projekts, un mēs tur uz Legionu uztaisījām, neceros cik X-us, 5, 6 X. Tā kā skatāmies, cik viņam ir fully diluted. 265. Un mēs Kas varam arī ļoti maz. Patiesībā tas Jā, ir arī ļoti maz, jā, un šitais Almanac pat izskatās labāk. Tā. 256, kur mēs uzreiz redzam, cik APR sanāk 600% uz jūsu 1000 gadā 6, tā kā 5, vai nezinu, tas skaitās uzreiz ar to 1000 vai tikai tīra peļņa, nezinu. Laikam tīra ir bonus. Tā ir laikam tīrā, bet interesanti, jā, reāli šāds projekts, es vispār nebūtu šokā, ja viņš būtu 500 miljoni fully diluted un varbūt pat kaut tuvu pie miljarda. Es vispār nešaubos, ka šāda tīra projekts tas var būt. Reko 500, tas ir cik tikai 1000 ieguldījumu. Jā, protams, ka šis jau ir FOMO, bet tas, kas man personīgi patīk un uzrunā, es personīgi, ko skatos, cik daudz nauda ir projektā ielikta. Mēs arī redzam, ka tajos pūlos patiesībā, kā tikko teicu, tikko jauns ir atvērts, tad tas iepriekšējā jau ir arī paskaties jau 32 miljoni. Tas ir parasti tas, ko es skatos. Ja ir pārsimts tūkstoši ielikt, tad labāk neriskēt, tur nav lielā nauda. Bet neapšaubām šeit 32,5 miljoni. Te ir vaļi iekšā, te ir lielā nauda, kas arī rada šo pārliecību. Un arī tas, ka tie ir 2 investori ir iekšā, tiešām. Un šis visu stablecoiniem, tā kā tu vispār neriskē, ja tur, nezinu, nokrīt bitcoins, nokrīt ethereum, tev ir pilnīgi vienalga, jo tev ir garantēta peļņa. Cik peļņa, tas ir cits jautājums, vai tie būs 100% vai 200 vai vairāk, tas jau cits. Jā, tieši tā. Un tad vēl ļoti svarīgi, no kurienes ņemas visa tā peļņa, cik tur 15% APR, šeit USDC 10% API uz stablecoinā. Tā kā mēs visu varam redzēt caur DeBank, kur viss ir ielikts uz kādiem tur DeFi protokoliem un tā tālāk. Un arī mēs varam redzēt, vai patiešām reāli tur ir šitie 32 miljoni. Rekur šeit uzreiz ir link uz DeBanku. Un tā tūlīt atversies. Un rekur mēs redzam, reāli ir visi šie 32 miljoni. Tā kā visi legit, visu varam redzēt. Patiesībā šitā nerāda. Jā, protams, jums neviens skam projekts, tur viņš neko jums neradīs, kur viņiem tur ielikts un tā tālāk, jo viņiem tur visu saviem makiem jau sen saņemts un visu, un tur viņi izmaksās jums naudu tikai no jauniem klientiem, un tā tālāk tā piramīda strādā. Bet šeit viss ir atklāti, viss ir legit, un rekur mēs redzam, ka ielikts visvairāk Morpho protokolu, 27 miljoni, USDT uz dažādiem pūliem tur
DeFi protokoliem. Šeit šitais te Euler protokols arī ļoti labs. Un Merkle uzreiz mēs redzam, ka sadalīts caur dažādiem tokeniem, tur DeFi poolos, un viņi farmo arī šo procentu kopējo. Tā kā viss atklāti, viss ir redzams. Tā pa lielam viss, kas ir nepieciešams, lai šajā piedalītos, ir no biržas pārsūtīt uz decentralizētu maku stablecoinus Ethereum tīklā un vienkārši pievienot maciņu caur mūsu linku, ja grib 25% boostu un viss. Tas ir arī Jā. viss. Pēc tam ļoti vienkārši šeit Connect Wallet, kura uzreiz man piedāvā Rebi Wallet. Nu, ja jums MetaMask būs MetaMask, uzreiz var pieslēgt. Pēc tam pavisam vienkārši šeit izvēlēties, cik daudz jūs gribat uztaisīt depozītu. Piemēram, tur, pagaidām man nav nekas tur sakonektēts, tā kā nevaru parādīt šo. Un pēc tam ļoti svarīgi, viņi atjauno pēc katram 24 stundām. Un šeit nākamais būs pēc 6 stundām, tā kā uzreiz jūsu depozīts nestrādās. Viņš parādīsies šeit, jums vajadzēs uztaisīt vēl vienu solī, tas ir claims jūsu shares, jūsu daļas no šitā te pula. Un jau pēc tam krājas procents uz jūsu depozītu, un šeit arī būs pointi, cik daudz jūs, katru dienu laikam atjauno šos pointus. Un gaidām tokenu septembrī vai oktobrī, un tas ir pagaidām arī viss. Super, tā kā pa lielam, ja tu negribi riskēt un ja tu netici īsti, ka tirgus var uzkāpt, šis, manuprāt, ir diezgan laba alternatīva. Arī patiesībā, kur reinvestēt peļņu, ja jūs esat vai nu treidojot vai ar kaut ko kripto nopelnījuši, diezgan labs veids, kā nevis turēt vienkārši biržā stablecoinu, bet likt lietā. Jo, kā jau mēs zinām, kripto nauda taisa naudu. Tā kā noteikti pievienojieties, un ja jums nesanāk, droši ierakstiet Telegram grupā, man nesanāk, vai esam apstājies pie tās un tās vietas, un, protams, ka es vai Artūrs vai kāds cits noteikti jums palīdzēsim. Tā kā pelnam kopā, protams, dalamies, ko mēs daram, un cerams, ka jums arī sanāks. Tā kā super, lai visiem superīga diena, un tad jau dalīsimies, kā mums gāja šajā. Jā, paldies, čau visiem! Čau visiem!